Pastāstiet, lūdzu, ar kādu problēmu jūs vērsāties doktora Mauriņa klīnikā? Nu, ar vēnām. Nebija kaut kas kārtībā ar vēnām. Griezos šeit, lai mani pārbaudītu, un tad konstatēju, ka tomēr jāveic šī operācija. Un tā tika veikta šodien. Jā. Un kādas bija jūsu sajūtas ikdienā pirms operācijas? Nu, man bija tāda guruma kājās, gura kājas, tā kā tirpa, tā kā tāds smagums sajūta. Un kā jūs vispār tagad jūtaties mūsu jaunajās, modernajās telpās un drošu un profesionālu ārstu rokās? Nē, nu es esmu diezgan pārsteigts, jo te ļoti laipni man sagaida un ļoti smuks meitenes un ar labiem vārdiem un nāk pretīm un izpalīdzīgs, tā kā ļoti patīkami pārsteigts. Ko jūs ieteiktu citiem, kuri varbūt atliek uz vēlāku, kuri varbūt arī kautrējas, kuri tomēr baidās par šo visu procesu? Nu, kautrēties katrā ziņā nevajadzētu, ja? Un šeit es uzskatu, ka droši var griezties, jo es domāju, es jau taču neesmu vienīgais, ko tā sagaida. Tas noteikti tiks sagaidīts, ja kurš cilvēks tādā pašā gaisotnē. Armand, kādi ir jūsu plāni pavadīt tuvāko stundu? Tuvāko stundu man jāsoļo. Tieši tā, lai... Tāpēc laikam jāsoļo pa to mežu parku, jāiepazīstās, kā te izskatās. Armand, mēs vēlamies jums pateikt paldies par to, ka jūs ieradāties pie mums, un mēs varējām piemeklēt risinājumu, lai jūsu ikdienu padarītu labāku, lai varētu parūpēties par jūsu kāju labsajūtu. Un šodien ir pirmā diena mūsu jaunajās un modernajās telpās, tā kā paldies jums par uzticību, ka atnācāt pie mums. Liels paldies, man ļoti patīkami bija. Ceru, ka viss būs pilnīgā kārtībā, jo ļoti laipni šeit ir. Es tiku sagaidīts un ļoti uzmanīgi arī operēts. Paldies, paldies!